Mums visiem ir skaidrs, un nevienu vairs nevajag pārliecināt, ka mūsu valstī viena no prioritātēm bija, ir un būs valsts drošība. Noteikti atbalstāmi ir arī divas nākamās prioritātes - jau ilgstoši novardzinātās veselības un izglītības nozars. Šajā visā iztrūkst būtisks elements. Kā panākt, lai avots, no kā to finansēt, neizsīktu? Un šis avots ir tikai viens - mūsu uzņēmēju darbība. Diemžēl ekonomikas izaugsmi un atbalstu uzņēmēju darbībā kā vēl vienu prioritāti budžetā mēs neatrodam. Nec lozungos un lielajos mērķos, nec konkrētās summās konkrētiem pasākumiem. Un kā viens tikai mazs piemērs. Jaunajā budžetā, kas spilgti parāda attieksmi un izpratni par valsts prioritātēm, ir visu Latvijas jaunu uzņēmumu atbalstam paredzēti veseli 400 000 eiro. Tikai nedaudz vairāk kā vienam pētījumam par Bolt piesaistīto ārvalstu darbinieku domām un sajūtām. Vai tas tomēr nav atžgārli, kā Alises aizspogulijā? Kā ir iespējams runāt par Latvijas drošību un ilgtspēju bez ekonomikas dimensijas, jeb pārfrāzējot, es gribētu teikt, virs prioritātes - ekonomiskā drošība. Ja mums nebūs uzņēmēju, tad taču nebūs naudas sadalē, nec izglītībai, nec veselībai, nec infrastruktūrai, un šo sarakstu varētu turpināt.